Nu, es jau domāju, ka man ļoti laba bērnība bija. Man bija tā iespēja dzīvot Liepājas pilsētā, tātad es esmu dzīvojusi Liepājniece. Tur bija manu vecāku māja, un tur mēs ar mamma, tētis, brālis, oma, ops. Nu, tur mēs arī dzīvojām. Tad arī bija tā iespēja dzīvot laukos, jo tēvam vecāki dzīvoja laukos, kur patreiz arī dzīvo mana jaunākā meita ar ģimeni. Tātad tās jau ir kā senču mājas vairākās paaudzēs. Un tātad bija tā iespēja arī iepazīt lauku dzīvi. Tie bija padomju gadi, un tajā laikā bija kolhozos jāatstrādā kaut kādas stundas. Nu, un omei bija jāravē bietes. Ja. Nu, tad mēs tur bišķītiņās kaut ko ravējām, kaut ko palīdzējām. Nu, un tad arī bija tie ērkšķogu lauki, 500 krūmi, kurus gan mēs ar brāli rāvām no tāda maza vecuma. Ja, un pēc tam arī mani bērni trāpīja visas tās labās lietas. Jā, principā bija ļoti labi. Man patīk man bērnība. Es biju pabeigusi vidusskolu, un tad man radās iespēja, man uzaicināja mani radinieki man ciemos uz Austrāliju. Tu redzi, ka tur ir tik jauki, tur ir tik daudz interesantas lietas, un tad tu uzstādi mērķi, ka tad, kad tev būs lielāka ģimene, ka tu atkal gribētu atgriezties. Kas atkal sekoja, protams, ka mēs to izdarījām. Beidzot vidusskolas pārvācos uz laukiem un paliku no pilsētas spēles pa lauku spēli. Šobrīd man ir tā, ka es nevaru iedomāties nevienu minūti, ka es varētu braukt dzīvot atpakaļ uz pilsētu. Man šķiet, ka katra darba vieta man arī ir bijusi izaicinājums uzņemties, vadīt kādu pasākumu, tas arī ir izaicinājums. Tā svētku svinēšana jau ir tāda arī tradīcija. Arī vienmēr jau kaut kāda dzimšanas dienas tika svinētas un tur apēsta vai kūka vai kāds gardums, bija dāvaniņas. Mums bija bērnībā, taču nedēļas sestdienās mums bija kopīgās pusdienas. Tad mamma vienmēr gatavoja kopīgas pusdienas, un tad nāca gan viena oma, gan otra oma un opis, un tad mēs visi sanācām, un bija vienkārši kopīgas pusdienas. Pankūku svētdienas. Tas bija smagi, jo tētis stundu ceptu. Es gribēju pankūku svētdienas, un tētis dabūja tās pankūkas cept. Tāds sapnis bija sava māja. Ja mēs tagad dzīvojām dzīvoklī, bet man vienmēr likās, cik forši ir, ka tev ir sava māja, ka tev ir savs dārs, un tu vari iziet laukā. Un tas ir tāds mans sapnis, kas noteikti arī ir piepildījies. Tajos laikos jau fantāzijas bija nenormālās, ja gribējās. Vispirms jau pa izmeklētāju. Visi gribēja būt pa izmeklētājiem un kaut ko meklēt un ķert bandīšus, bet tas sapnis kaut kā tā pagāja malā, jā, būsim reāli. Tad man gribējās, tas palika nepiepildīts par ķirurgu. Tas tur tā palika gaisā karājoties. Bet tā gribēšana man joprojām palīdz, jo es varu jebkurā laikā pārsiet asiņojošas brūces, man tā nav problēma. Ģimene, tā ir vērtība, kuru ne visi novērtē. To, ka mēs šeit esam tik liela ģimene, kad vairākas tās dzimtas saplūst kopā, tas vienkārši ir kolosāli. Viss tas spēks ir ģimenē, dzimtā. Svarīgi savstarpēja cieņa citam pret citu. Tā ir ļoti liela vērtība, kas arī bieži vien pietrūkst mūsdienās. Dziesmu un deju svētki noteikti ir tādi, kas ietekmē katru, kas tajos ir piedalījies. Tas gala koncerts, tā, man liekas, vienotības sajūta, ka tur, tad tev ir vienalga, kas tev blakus stāv, vai viņš ir no Rīgas, vai viņš ir no Daugavpils. Viņš ir vienkārši savējais. Tās emocijas, kas nāk, tiešām tās līdz asarām. Tad tu novērtē vairāk tos cilvēkus un tās lietas, kas mums ir dotas, tādas mūsu valsts lietas, pie kā mēs, kā maza tauta, kas ir tās mūsu tautas vērtības. Man sagādā prieku man bērni. Tev sagaida no darba, smaidīgi. Izdarījuši visu, kas ir likts. Bet arī tā vieta, ka tu vari atnākt mājās. Ka tev ir kur atnākt, apsēsties un pasēdēt. Man sagādā citiem prieku. Es vēlētu visiem divas lietas, mīlestību un veselo saprātu. Jo tad, ja cilvēkam ir mīlestība un veselais saprāts, tad es domāju, ka pasaulē ļaunumam nebūtu vietas.
svarīga, man šķiet, 21. gadsimtā ir kritiskā domāšana, jo bez tās pasaule ies uz galu. Tas svarīgais ir tā kopā būšana, izpalīdzība, man ģimene, viss, lai vienmēr viens otram izpalīdz. Un kopā esam visi.